centralizēto eksāmenu no 2023. gada profesionālajām skolām. Atrisināšu pirmās daļas 9. līdz 12. uzdevumu, papētīsim formulu lapu, visu kā pienākas. Sākam ar 9. uzdevumu, kas ir par eksponentu funkciju. Kā es zinu, ka to tā sauc? Atceries tādu lietu, ja tev ir kāpinātājā x, vai tas ir vienādojums, vai tā ir nevienādība, vai tā ir funkcijas formula, un tev kāpinātājā ir x, tad tos sauc par eksponentu funkciju. Uzdevuma veidotāji ir ļoti labsirdīgi pret jums, mīļie audzēkņi. Viņi cenšas jums daudz kaut ko pateikt priekšā, tāpat laikā pārbaudot arī jūsu gadu gaitā gūtās zināšanas. Dots funkcijas y ir viena puse x-ajā grafiks. Jau ir uzzīmēts. Jā, pierakstīts nav. Kaut kā eksāmenos viņi to tā nedara, bet jūs taču paši varat pierakstīt. Kurš jums var aizliegt? Un tātad grafiks ir dots. Ko jums ir jāzina par eksponentu funkciju? Par eksponentu funkciju jums jāzina, ka tā kā šeit vienmēr bāzē būs pozitīvs skaitlis, tad pozitīvu skaitli kāpinot jebkurā pakāpē, jūs varat iegūt tikai un vienīgi pozitīvu skaitli. Neticat? Paspēlēsimies mazliet ar šo te vienu pusi. Tātad, ja es vienu pusi kāpinu otrajā pakāpē, tad tā ir viena pusi reiz viena pusi, jeb tā ir 1/4 daļa. Man patiesība sakot, jākāpina katrs skaitlis tajā pakāpē. Ja man būs viena puse 10. pakāpē, tad 1/10. pakāpē ir 1 un 2 10. pakāpē 1024. Jā, es ieguvu ļoti mazu skaitli, bet es neieguvu negatīvu skaitli. Un pat ja man būtu vēl lielāks kāpinātājs, tā daļa kļūtu vēl un vēl mazāk, bet es neiegūtu negatīvu skaitli nekādīgi. Tad pie vienas reizes arī paspēlēsimies, kas notiek tad, ja mēs kāpinam daļu 0. pakāpē, bet tev formula lapā ir, kur nošpikot, ka 0. pakāpe ir vienāda ar 1. To es pat nerakstīšu, bet parunāsim, ko darīt tad, ja mums ir negatīvs kāpinātājs. Formula lapā tev ir tāda formuliņa, ka, ja tev ir bāze kāpināt negatīvā pakāpē, tad tas ir vienāds ar 1 dalīts ar bāze pozitīvajā pakāpē. Bet nekas nav rakstīts, ko darīt tad, ja tev ir daļa. Protams, ka tu varētu rakstīt trīsstāvīgo māju šeit apakšā rakstot daļu, un pēc tam atcerēties, kā šī te daļsvītriņa ir dalīšanas zīme. Tā to arī var darīt, bet varbūt ir vienkāršāk iemācīties, ka ja tev ir daļa negatīvajā pakāpē, ka tu apgriez šo daļu riņķī. Es tagad negribētu tērēt laiku, lai to pamatot un pierādītu, tev nāksies man šoreiz noticēt. Tātad vienai pusē apgrieztā daļa ir 2 viendaļas, jeb 2 veseli, un 2 veseli pirmajā pakāpē ir 2. Tāpatās, ja man būtu viena puse mīnus otrajā pakāpē, es daļu apgriezt iegūtu 2 otrajā pakāpē, un tas ir 4, un tā es varu turpināt. Ja? Un šādā veidā pareiķinot punktiņus, atliekot viņus, grafika arī uzzīmē. Pasties pats, tad, kad man ir otrā pakāpe, x-iņš man ir otrā pakāpe. Ja x ir 2, y ir 1/4 daļa. Ja? Reku man ir tāds punktiņš. Nākamais, to gan es nevarētu atlikt, tas ir pārāk mikroskopiski. Es galvā izrēģināju, ka viena puse 0. pakāpē, tad x ir 0, y sanāca 1, rekur ir punktiņš. Viena puse mīnus pirmajā pakāpē, tas ir 2, rekur ir punktiņš. Viena puse mīnus otrajā pakāpē, tad x ir mīnus 2, nolas no grafika, rekur ir 4. Tātad pašam arī uzzīmēt grafiku nemaz tik grūti nav, tikai jāzina, ka jāņem gan pozitīvās, gan negatīvās x vērtības un, protams, arī nulīti. Labi, tagad pastamies, ko mums prasa uzdevums. Uzdevums mums prasa aprēķini
vai nosaki no grafika. Aha, tev nav obligāti aprēķināt. Tu vari noteikt no grafika. Es sākšu ar to, kas man labāk patīk. Ja jau grafiks ir, strādājam ar grafiku. Nosaki funkcijas vērtību. Nu, tas, ka funkcijas vērtība, tas ir burtiņš y, tam jūsu galvās ir jābūt. Tātad, ja x ir -2, es atrodu, kur x ir -2, skatos par rotiņu līniju, kur man ir grafiks. Grafiks ir uz augšu, dodamies uz augšu, atduramies un nolasam, ka y ir 4. Tātad te ir tikai viens punkts, nekas man nav jāskaidro, es varu uzrakstīt atbildē y ir 4. Otrs variants, es varu rēķināt. Paņemu šo te funkcijas formulu. Man ir teikts, ka x vietā jāliek -2, no es rakstu viena puse, -2. pakāpē, zinu, ka jāgriež daļa riņķī, sanāk 2 ir 4. Tātad vienalga kā, tu tiec pie atbildes. Nu, parādi, ka tu zini to atbildi. Nu, pasvītro viņu vai uzraksta atbildi, lai labotājam ir skaidrs, ka tu zini, ka tā ir atbilde. Ja tu uzrakstīsi pliku skaitli 4 šī te rūtiņa lodziņā, kā labotājs var zināt, ka tas y ir tas 4? Uzraksta kārtīgi, nepaslinko. Labi, 9.2. Nosaki no grafika pār cik vienībām. Pār cik, nevis cik reizes, bet pār cik vienībām. Samazinās funkcijas vērtība, ja x mainās no -2 līdz 0. Es tepat apakšā uzrakstīšu y atbilstošās vērtības. Tikko mēs rēķinājām vai nolasījām no grafika, ja x ir -2, y ir 4. Aha. Ja x bija -2, tad y bija 4. Ja x tagad ir 0, nu es atrodu, ka x ir 0, es nolasu, y vērtība šim punktam ir 1. Nu tad par cik vienībām viņš ir mainījies? Par 3. Kā ir mainījies y? Palicis lielāks vai mazāks? Mazāks. Nu tad visu to izdomājām un skaisti uzrakstam. Tātad funkcijas vērtība samazinās par 3 vienībām. To var nolasīt no grafika. Te nekādas darbības obligāti jāraksta nav. Vai tu drīksti šādi rakstīt eksāmenā? Jā, nu varbūt ievelci kaut kādu rāmīti, jā, lai var saprast, ka tu tur esi spriedis. Bet tu drīksti tā darīt. Tu neesi ierobežots, bet raksti glīti, saprotam, un galvenais vienmēr noformulē savu gala atbildi. Un paliek mums tur pēdējais jautājums. Aizpildi tabulu, nosakot funkcijas, y ir 2x vērtības, dotajām x vērtībām. Tātad mūsu vietā kāds jau tabulu ir uzrakstījis, mums pat nav jālauza galvu par to, kādas vērtības tabulā jāņem. Bet nu, tādas viņas arī ir jāņem. Tad, kad jums ir eksponenta funkcija, paņemat 0, -1, -2, +1, +2, ja, un ar šiem 5 punktiem grafiku var uzzīmēt. Nu, un tātad mēs tagad risinam, liekam x vietā -2. Tātad 2 -2. pakāpē. 2 -2. pakāpē, pēc tās formuliņas, ko es te augšā rakstīju, tas ir 1 dalīts ar 2 otrajā, un tā ir 1/4 daļa. Tā tad ierakstam. Galvenais nepaslinko. Nu, zini, ka tev tai formula apāž pikeris. Nedari tāpat no galvas. Tīpaši matemātika nav tas tavs mīļākais mācību priekšmets. Es tagad nerunāju par tiem, kuri mīl matemātiku un aizraujās un gūst baudu no uzdevuma risināšanas. Labi, 2 -1. pakāpē. Tas ir 1 dalīts ar 2 pirmajā pakāpē, jeb 1 pusi. Divnieks 0. pakāpē, kā vienmēr, ir 1, 2 pirmajā pakāpē ir 2 un 2 otrajā ir 4. Un tā kā mums prasa uzzīmēt šīs te funkcijas grafiku šī pat koordinātu plaknē, tad mēs arī atliekam izrēķinātos punktus. Ja x ir -2, y ir 1/4, tātad 4. daļa no rūtiņas.
kad x ir mīnus 1, y ir tieši pa vidu vienai vienībai, jeb vienai rūtiņai. 0, 1 ir nākamais punkts, x ir 1, y ir 2 nākamais, un 2, 4 ir vēl nākamais. Un abi šie te grafiki, viens, ko mēs uzzīmējām, otrs, kas jau bija dots, ir simetriski pret y asi. Jo šo te funkciju bāzes, 1 puse un 2, ir apgriezti skaitļi, un tas nozīmē, ka šie te grafiki būs simetriski pret y asi. Pirmajā gadījumā, kur bāze bija mazāka par 1, grafiks ir dilstošs. Tātad, ja eksponentu funkcijai bāze, kur parasti apzīmē ar burtu A, ir robežās starp 0 un 1, tad grafiks būs dilstošs. Ja tā bāze A ir lielāka par 1, tad funkcija aug. Un tas nozīmē, jo lielākas x vērtības, jo arī funkcijas vērtības, jeb y, ir lielāki. Tā, par eksponentu funkciju tas tad mums ir viss. Dodamies pie nākamā uzdevuma, un te nu mums sākas ģeometrijas daļa. Un sākam mēs ar vektoriem. Pirmais uzdevums ir ļoti vienkārši par vektoriem ģeometriskā formā. Šī eksāmenā ir ļoti maz, kas bijis pajautāts par vektoriem ģeometriskā formā. Otrais uzdevums ir par punktiem plaknē, par nogriežņu AB viduspunktu. Un tagad man ir doma, ieskatāmies tajā formulu lapā. Ko tad mēs tur labi varam atrast? Par vektoriem jums špikarīts būs tad, ja vektori būs doti koordinātu plaknē. Tātad, ja nevis vektori dot koordinātu plaknē, bet ja dots vektoru koordinātas. Tātad te jūs varat nošpikot, kā var izrēķināt vektora koordinātas, ja ir zināmas 2 punktu koordinātas. Jūs varat nošpikot, ja jums ir 2 vektoru koordinātas, ko darīt, kā atrast viņu summu starpību un kā pareizināt ar skaitli, kā arī aprēķināt garumu vektoram. Tieši tāds pats špikarīts ir par vektoriem telpā, tur nekas diži nemainās. Un tad apgriežot lapu riņķi, jeb kā manā gadījumā vienkārši paripinot uz priekšu, mēs redzam vēl, ko var atrast par nogriežņiem. Un tātad, ja jums ir dots uzdevums par nogriežņiem koordinātu formā un kaut kas līdzīgs kā vektoriem, vai ne? Tad te mēs varam nošpikot sekojošas lietas. Ja mums ir dotas 2 punktu koordinātas un jums prasa aprēķināt nogriežņa garumu, atceries taisnās svītriņas, tas ir modulis jeb garums. Taisnās svītriņas ir garums vai vektoram vai nogrieznim. Nu, tad te mums ir rakstīts, ka mums ir jāatņem šo 2 punktu x vērtības jākāpiņa kvadrātā, y koordināts jākāpiņa kvadrātā jāatņem, jābija un jāsaskaita. Kaut ko atgādina, vai ne? Pitagora teorēma. Tieši tā. Mums ir arī uzrakstīts, kā dabūt nogriežņa viduspunkta koordinātas. Un tālāk jau sako špikarītis par taisnes vienādojumu. Nu, par taisnes vienādojumu varētu runāt daudz un dikti. Te ir viens no taisnes vienādojumiem, kur visretāk, manuprāt, izmantojam. Arī lineāras funkcijas formula ir taisnes vienādojums. Un, reku viņa arī ir. Jā, šī te ir lineāras funkcijas formula, tas ir taisnes vienādojums. Un te ir parādīts, kā var izrēķināt to punktu K, vai nevis punktu K, bet taisnes virzienu koeficientu K, ja ir doti 2 punkti, caur kuriem taisne ir novilkta. Nu, taisnes vispārīgais vienādojums nav uzrakstīts. Nu, tad, kad būs kāds uzdevums par šo, tad es arī to izstāstīšu. Tā kā esam iepazinušies, kas mums tur ir formula lapā, dodamies atpakaļ pie uzdevuma. Tātad pirmais uzdevums ir uzzīmē dotajam vektoram vektoru -2 reiz dotais vektors. Tātad dotais vektors ir pareizināts ar -2. Ja būtu pareizināts ar 2, tad tu pavisam droši teikt,
Nu man jāzīmē divreiz garāks vektors. Ko tas mīnus izdara? Mīnus izdara to, ka viņš samaina virzienu uz pretējo pusi. Jānīts ar Anniņu sastrīdējās, aizgāja katrs uz savu pusi. Ja? Tātad mīnusiņš, negatīvs skaitlis mums liek mainīt virzienu. Un kas šeit ir ļoti svarīgi? Ka šiem abiem vektoriem ir jābūt vai nu uz vienas taisnes vai paralēliem. Tātad, ja tu vektoru reizini ar kādu skaitli, tad iegūtais vektors būs paralēls vai uz tās pašas taisnes. Garums mainīsies tik reizes, kā mainījās, kāds ir dots tas skaitlis, ar ko reizini. Tātad manā gadījumā jāreizina 2, te bija 6 šrūtiņas, re, kur es vēl 6 šrūtiņas piezīmēju. Un, ja man ir reizināts ar negatīvu skaitli, tad es pielieku būtiņu pretējā virzienā. Ja man nebūtu bijis dots mīnusiņš, tad es būtiņu liktu tajā pat virzienā. Manā uzzīmētajā zīmējumā šos te divus vektorus sauc pretēji vērsti vektori. Ja vektoriem būtu vienāds garums, tad, bet skatītos viņi dažādi, tad es teiktu pretēji vektori. Visu tēmu par vektoriem neizstāstīšu, bet tā īsumā pieminēju. Ejam pie 11. uzdevuma. Uzdevums par nogriežņiem un punktu koordinātām. Tā, iekārtojamies. Un tā, ko tad mums tur prasa? Aprēķini nogriežņu AB viduspunkta C koordinātas. Ieraugot zīmēm, bieži vien liekas, varētu tak uzzīmēt. Bet, protams, kurš tev var aizliegt uzzīmēt? Ja gribi, paņem un uzzīmē. To neviens tev nevar aizliegt, tev tādas tiesības ir glīti un smuki. Ja tas zīmējums nav jāveido labotājam, bet tas ir tikai tev, tad tu drīkst zīmēt zīmolu. Bet vispār atceries, ka eksāmenā visu ir jāraksta ar īsto lodīšu pildspalvu, nevis ar dzēšamo pildspalvu. Kāpēc? Tāpēc, ka darbu skenēs un darbu labos skenētā veidā, ja tu būsi rakstījis ar zīmolu vai ar dzēšamo pildspalvu, tad to vienkārši nevarēs izlasīt. Tas nenoskenējas. Tāpēc lūdzu padomā par labu, kvalitatīvu, labāku. 2 vienādām kvalitatīvām pildspalvām, ja nu viena izrakstās. Labi, tad aprēķināsim nogriežņu AB viduspunktu C koordinātas, pēc tam pārbaudīsim, vai tās sanāk pēc zīmējuma. Jūs jau redzējāt, ka bija formuliņa, ko darīt tad, lai atrastu punktu C koordinātas. Vajadzēja no nogriežņa AB gala punktiem atņemt savā starpā x vērtības un atņemt savā starpā y vērtības un katru šo te starpību. Nē, tagad gan es mānos. Tā, mazliet apjukt. Paskatāmies, kā tad tur bija. Paskatāmies, kā tur bija. Bija jāsaskaita. Es tagad meloju, tāpēc, ka tur ir mīnus zīmes, un man gribējās pateikt, kā ir jāatņem. Tātad formulu lapā mēs paskatījāmies, ka ir jāsaskaita. Un tātad es rakstu. A punkta x vērtību saskaitu ar B punkta x vērtību dalot 2, un y vērtības tieši tāpat saskaitam un dalām ar 2. Mīnus 2 plus 2 – 0, 0 dalīts 2 ir 0, 4 saskaitot ar mīnus 1 ir 3, 3 dalot ar 2 ir 1,5. Paskatāmies, vai tad sanāk, vai šis ir viduspunkts? Ir. Mēs jau pat bez visas formulas varētu izdomāt, vai ne? Pastītos uz x as, kas mums ir pretī punktiem A un B, un vidus ir tieši pa vidu, tur, kur x ir 0. Tad pastītos, kādas ir y vērtības pretī punktiem A un B, un nogriežu garums ir 5 rūtiņas, vidus ir tur, kur ir 2,5. Iešu no augšas uz leju, 1, 2,5. Un tiešām sanāk tur, kur ir 1,5. Bez tās formulas varētu iztikt. Labi, aprēķina nogriežņu AB garumu. Tur bija formuliņa.
Atkal labi, droši paliek, droši paskatāmies uz formuliņu. Nodzēsīšu nos šo te, kas mums traucē. Tātad, ja man vajadzēja izreikināt nogriežņa garumu, man vajag atņemt x koordinātas, te nu gan vajag atņemt y koordinātas, kāpināt kvadrātā, saskaidīt un vilkt kvadrātsakni. Tātad, izmantojot formuliņu, mēs pilnīgi mierīgi to visu arī atrisinām. Nu ko, rakstam modulis. Ja, tātad nogriežņu AB garums. Tieši tāpat būtu jārīkojas, ja jums būtu dots vektors. Ja? Visticamāk, ka vairāk šādu uzdevumu ir risināti par vektoru. Tātad, kā jau jūs redzējāt, ir jāatņem x koordināts jākāpina kvadrātā, jāatņem y koordināts jākāpina kvadrātā un no tā viss jāvēl kvadrātsakni. Tātad, atņemu, nu ņemšu no B nost A, tātad 2 mīnus mīnus 2, te nu esam uzmanīgi, 2 atņem mīnus 2, rodas plusa zīme no 2 mīnusiņiem, un tālāk no mīnus 1 atņemšu 4, rēķinam, 2 plus 2, 4, 4 kvadrātā 16, negatīvs un negatīvs kopā ir liels negatīvs, tātad mīnus 5 kvadrātā, tas ir 25. Sanāk kvadrātsakni no 41, te nekas nav minēts, ka mums te būtu kaut kas jānopaļo, ja? Tātad atbilde tāda ir. Tad, kad jūs tiek līdz atbildēji, tad vienmēr izlasiet vēlreiz, kāds bija jautājums. Ja jums būs uzdevumā rakstīts, ka jums ir jānopaļo līdz 10 daļām, 100 daļām, 1000 daļām, jūs to arī izdarīsiet. Pretējā gadījumā atstājam precīzu atbildi. Šī ir precīzā atbilde, lai gan viņi mums tā kā neko diži neizsaka, tikai aptuveni, bet nevajag te neko nopaļot. Un beigsim mēs ar uzdevumu numur 12. Pavisam vienkārši uzdevums par taisni. Punkts M ar koordinātām -2, 3 pieder taisnei. Kurai? Skaists 7. klases uzdevums, es jums teikšu. Nu, ko liec iekšā un pārbaudi? Pirmais skaitlis ir x, otrais y. Nu, 3 vienāds, -2, -1 nav vienāds. Tālāk 3 vienāds, -2 plus 1. Nu, taču skaidrs, ka nav vienāds. 3 vienāds, -2, -5. Tas ir -7, nav vienāds. 3 vienāds, -2 plus 5. Ja, -2 plus 5 ir 3, 3 vienāds ir 3 un apvelkam atbildi D. Turpinājums sekos.